vajadzētu mums sadalīties pa pāriem. Pa pāriem. Vajag sadalīties. Bet visam būs jāparotē. Katram jāiemācās vismaz ar 3 citiem kopā tā deja ir, ja? Čehijā, kā pusprofesionāls desmitcīnieks. Es tiku pie Čehijas, varētu teikt tāda, Latvijā mēs mācāmies no viņa grāmatām, fizioterapeiti, Pāvels Kolārs. Viņiem tas Čehiem ir, varbūt pat ir dzirdēts tās vārds, Sporta akadēmijā daudz mācās. Tieši fizioterapija. Mans fons nav fizioterapija, bet es esmu bijis tas eksperimentu trusīts daudziem fizioterapeitiem. Dēļ tā, ka man bija daudz traumas kā sportistam, un es vienkārši ļoti daudz tajā vidē dzīvojos. Leģenda tur TV seja vēl ilgus gadus, un viņš man saka, vecīt, tev jāaiziet ar savu traumu, un tur iegurņi kaut kāda trauma bija, tev jāaiziet pie mani čomu Pāvela Kolāžu. Okay. Viņam tur milzīga klīnika, ko Prāgā to saucamo dinamisko neiromuskulāro stimulāciju. Tā ir tā dziļā vēdra muskultūra, kur jūs guļat uz muguras. Iedarbinam diafragmālo elpošanu, elpojam caur vēderu un dažādas kustības veicam. Un tā doma ir par to, ka mums ir tā doma, ka mēs atgriežamies to bērnu stadiju, kur kaut kādā stadijā netika viss līdz galam attīstīts. Tā ir tā teorija. Viņa ir praktizēta visā pasaulē un, principā, pieņemta arī zinātniskā literatūrā. Latvijā mēs no tā mācāmies. Un liela daļa no maniem 5 gadiem Čehijā, mana fizioterapija, mana rehabilitācija no traumām bija caur šo dziļo muskultūru. Tas mums bija tāda ikdienas zobu mazgāšanas higiēna nosacīta. Un tā arī to vajadzētu uztvert. Tā kā nākošās cik tur minūtes mēs darbosimies 20 apmēram tiem vingrinājumiem. Šodien viss ir rādīšana pa lielam uz dziļām muskultūru. Kā mēs varam iedarbināt to, kas ir dziļi iekšā, kas stabilizē, nostiprina, ka mēs varam tālāk būvēt. Nevajag baigi mīksto matraci. Ja var tie pavisam plānie roll-out matrači labāk. Bet varam darīt arī šeit. Pirmā pozīcija – galva nolaista, kājas apmēram 90 grādu leņķī, pēdas šādi te. Tie, kas ir redzējuši DNS metodu, rokas augšā un vienkārši ņem un elpojam. Caur vēderu. Tātad nevis ceļi iekšā, bet pēdas nedaudz iekšā. Un elpojam caur vēderu. Vēderam ir jācilājās, īpaši uz sāniem. Ielpa, vēders izplašās, izelpa, vēders saplacinās. Un tā mēs elpojam. Ripojam uz sāni, bet nenokrītam. Galvu nolaižam lejā, varam nolaist lejā, varam arī pacelt, bet nolaižam šeit lejā. Nenokrītam, gandrīz nokrītam, bet nenokrītam. Un atpakaļ. 4 reizes katru pusi, 4 līdz 6 reizes katru pusi. Ripojam, nostabilizējam, Viena roka iet uz vēdera, jūtam to elpošanu, to, ko mēs mācījāmies tikko, un spiežam pretējo celi ar roku. Celis pretojās un roka pretojās, bet viņi nekustās. Tā ir izometrija. Tad elpojiet caur tādu saspīlējumu. Pamēģinām. Vienīsim otru pusi. 6 līdz 8 ielpas izelpas. Mēģinām. Elpojam. Labi, šodien darīsim mazāk. Turam vienu celi. Tā pati roka, tā pati kāja. Iepriekš bija otrādāk, ja? Mēģinām. Cirkšņi un rekusāna muskuļi. Pirmais sāksim ar adduktoriem, iekšas, ja? Tad rokām pretojos. Neļauju, lai ceļi sajiet kopā. Un izteikti dziļa ielpa, vēders izplašās, izelpa, vēders saplok.
saplacināts. Tā kā tas ir ļoti svarīgi. Nedara ļoti daudz, bet dara labi. Nevajag nenormāli stipri, vienkārši vajag būt tādam saspīlējumam, sasprindzinājumam. Jābūt secībām. Nevajag kaut grūtākās. Tā pati roka, tā pati kāja. Ieelpa nolaižās, izelpa nāk apakaļ. Var darīt sākumā vienu roku, vienu kāju, un tad mainīt, vai arī visu laiku pamīšas. Var tikai vienu darīt. Viss, kas ir saistīts ar turēšanām, augstāk, zemāk, pavisam zem, muguru vienmēr piespiest. Tas pats elpojam. Var augstāk. Jo tas viss ir iegunis tā visa dziļā muskultūra. Un to visu mēs zinām. Protams, arī viss sāna plankus, viss pārējo, visas variācijas, jo viss ir saistīts. Tas nav tā kā šeit, ir pilnīgi kaut kas cits nekā šeit. Tas viss ir vienā gabalā. Vienkārši tas ir progresīvs, tas ir tas DNS, dinamiskā neiromuskulārā stimulācija, un viņi pāriet tālāk jau darbā, ko mēs visi zinām pa lielam. Mazāk būs spēsiet koncentrēties uz elpošanu, viņš jau vairāk būs sāklākā muskultūra, lielie muskuļi pārņems nedaudz darbiņu. Ieelpa ceļās augšā, līdz pat astes kaulam, īkšķis rāda virzienu un atpakaļ. Gar pašu plecs delikātākā locītava. Visvairāk kustības. Gurns un plecs, bet īpaši plecs ļoti delikāti. Tātad pilna amplitūda līdz pat pašai malai. Šķiet vienkārši vingrinājums, bet diezgan nogurst. Izdariet 8-10 reizes katru. Taisnas elkonis, nesaliecās elkonis. Ļoti labi vispārējā fiziskā sagatavotība šāds te vingrinājums. Un arī ieelpa uz pirmo fāzi. Izelpa apakaļ. Vismaz 6 katru pusi izdarām. Skatās precīzi. Tātad sākās šeit, īkšķis vada, lēc griežas. Un nāk uz astes kaula. Un nāk apakaļ. To pašu ceļu. Vēl viena lieta. Nevar lielāku apjomu jau likt iekšā. Ļoti labi iesilt gurnu. Un šķiet viegli, bet izdariet 12-15 reizes. Jutīsiet. Mēģinām negriezties uz sānu briesmīgi, cik nu varam noturēties tā, ka skaties pret zemi, gurns nav aizgriezies. Arī vēdera prese, arī dziļā. Bet uzreiz ejam uz grūtāku pakāpu, acis ciet. Mēģināsim noturēt 30 sekundi, 20 šodien. Putnu suns. Viņam nešaut kāju augstāk, kā nogurgāts. Kāju viņš zemāk četīgi. Tā tu arī pazaudē. Jābūt kaut kam rokā, kaut kam vizuālam, kaut kam jūtamam, ja ir kaut kāds svars, tad droši vien, ka bišķi labāk, bet nekāda vaiņa arī nav svarīgs. Viņš ir kaut kāds elements, vienkārši kaut kāds objekts. Tas pats putnu suns. Hop, noķeram, hop, noķeram, hop, noķeram, hop, noķeram. Vismaz 10 reizes katru. Protams, ja ir kaut kāds svarīgs, tad ir bišķi lielāks slodzi. Mēģināsim. Hop, hop.
Sporta stundās bieži vien ir bumbiņas. Ar bumbiņām tur ir 200 grami kaut kāda, tām ļoti forši un efektīvi šādu vingrinājumu darīt. Arī dziļā muskultūra. Lejā. Hop. 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 Var darīt tā, bet cik te ir saliekta kāja, es arī alkoni saliecu. Šādi te es daru. Es saliecu alkoni, bet var darīt, protams, arī vienkārši taisnu roku. Viņš ērtāk ir nonākt apakaļ fāzē. Pēc sānis uz sānu, pilnībā uz sānu. Hop, vai arī uz alkoņu, sāns. Hop. Hop, iedodiet viņam līniju, no kuras līdz kurai, nav jāsteidzās. Uzdevums ir, ka bumbiņa neaizripo tālāk pa plaukstām. Lai nav tā, ka viņam jāskrien. Visi kontrolēti. Hop, driblējam. Hop, varat likt iekšā stafetē. Lai ir pārsteigts. Jā, jau man pārsteidz. Jā. Pēdējā priekš ierašanās. Jau man pārsteidz. Konus uz muguras. Var arī bumbiņas, ja ir baigi advancētie vidusskolnieki. Var arī bumbiņu, tenisa bumbiņu, bet būs grūti. Ar konus ir bišķi vieglāk. Hop, hop, nedrīkst nost, jo viņi gribēja šito darīt. Ja? Tad te nostabilizēja, iegurni. Tā, tad variācijas tādas pamēģinām uz priekšu, pamēģinām bišķi apakaļ, pamēģinām uz sāniem. Uz vienu, uz otru sāni. Grūtāk ir ar tenisa bumbiņu. Mazās gummijas tam ļoti labi dara, bet ja nav mazās, vienkārši sasienam īsāk lielo. Un atpakaļ. Pēc tam otru kāju. Pa pāriem. Paspēlējamies, jo jūtēt. Hop, un lai uztaisam 4 un tad iesim tālāk. Un tālāk nozīmē hop, izkupiens un kontrolēti atpakaļ. Hop un kontrolēti atpakaļ. Tā visa dziļā muskultūra. Hop, kārtīgi iesēžamies izkupienā, iestiepjam un lēni ekcentrijā atpakaļ. Es viņu saucu par skorpionu uz sāniem staigā. Tas pats tīģers tā kā sākumā. 4 āpus, bet ceļu atraut no zemes. Hop. Vēzītis. Apakaļ. Hop. Apakaļ. Bet te ļoti svarīgi, ja nav tā vienkārši hop, ja? Kārtīgi uz augšu. Apakaļ. Pamēģinām. Uzreiz ar pāriem, darbiņa pāriem. Es gribēju kaut ko individuāli, kaut ko ar pāriem.
Var te ar 2 konusiem to darīt, katram konusīšu, viena bumbiņa, ja? Taisnot grūtāk. Viena puse šeit, otra puse šeit, pāri līnijai. Gan tur, gan te. Hop, uzlec augšā. Akmeņš šķērs papildīts 1, 2, 3, bet varam darīt visu versiju. Kām strik. Okay? Visu versiju, kā latvieši. Kām strik. Uzvarētājs. Sež lejā. Zaudētājs paliek stāvot. Paliek stāvot. Apkārt līduklim izdomājiet paši variācijas, kas saka, bez limita, bet viņiem ir jautri. Viņas nodarbina kaut kādā veidā un izsācensība, cīnās, punkti. Tagad paņemam sakstu bumbai. Šodien parādījām par dziļo muskulatūru, par dinamisko neiromuskulāro stimulāciju. Tā ir čehu metode, visiem zinām Eiropā, Čehija vadošā fizioterapijas valsts. Runājam tieši par to, kā iedarbināt elpošanu kopā ar dziļo muskulatūru caur vēdera preses, stabilizatoru vingrinājumiem, pārsvarā darbojoties uz paklājiem bez inventāra. Un skolas settingā, skolas situācijā to ļoti efektīvi var iekļaut gan iesildošajā daļā, reizēm arī atsildošajā daļā. Un bērniem arī vēlāk, nākotnē, tā kā viņi aizies no skolām projām, fizioterapeiti tik un tā to visu mācīs, un viņi jau to būs iepazinuši. Un dēļ tā, cik mēs esam traumatiski un cik mēs maz kokos kāpjam, tas viss ir vajadzīgs šodien vairāk nekā jebkad agrāk. Tā kā šodien parādījām, kāds 30 vingrinājumus vismaz, dažādas variācijas, čehu, dinamiskās neiromuskulāras stimulācijas veidolā, tā varētu teikt, un dažādas variācijas, ko es pats pieklētu, ka iekļauju saviem bērniem jauniešiem sportskolā.